Izstrādājot pilsētas attīstības stratēģiju, kā viena no vajadzībām dažādu nozaru speciālistu vidū tika minēta Liepājas sasniedzamība, un tas ir viens no galvenajiem faktoriem, lai Liepāja attīstītos. Vēl jūnijā Liepājas pašvaldība, kas ir vienīgais Liepājas lidostas īpašnieks, parakstīja līgumu ar Satiksmes ministriju par lidostas attīstības projektu īstenošanu. Līguma summa ir 2,8 miljonu latu un 85% tiek saņemti no Eiropas Savienības koheizijas fonda. Projektu plānots pabeigt līdz 2014. gada aprīlim. Lidosts ir tāds infrastruktūras objekts, kas veicina reģiona pieejamību, aizlidošanu, atlidošanu. Faktiski veicina arī uzņēmējdarbību kaut kādā mērā un turistu pieplūdi. Un līdz ar to mums 2007. un 2008. gadā izdevās arī veiksmīgs sadarbības projekts ar aviokompāniju Air Baltica, kur tajā gadā vairāk kā 40,000 pasažieru tika pārvadāti un tādos virzienos kā Hamburga, Kopenhāgena, Rīga un Maskava. Un tie ir faktiski tie virzieni, kur arī Liepājas uzņēmumiem ir zināms saimniecisks intereses, un arī tie Liepājā dislocēto Dānijas uzņēmumi, viņiem bija vieglāk atlidot un aizlidot uz Dāniju, un ir arī tādi precedenti, kā uzņēmums Baltika IT, Itālijas uzņēmums, viņš tikai tāpēc ienācis ir Liepājā, nodrošina tagad gandrīz 200 darba vietas, tāpēc, ka bija iespējas ar Kopenhāgenu no Romas atlidot, un tagad šie darbinieki, viņi izraksta elektrības rēķinu uz Romas iedzīvotāju. Liepājas lidostas nozīme reģiona attīstībā atzīst arī aviācijas speciālisti. Vislielākā nozīme viņai ir tieši pašai Liepājai kā pilsētai, jo tie darījuma kontakti, kas jums ir, tā biznesa attīstība, tās investīcijas, kas jums šobrīd ir, lielā mērā ir pateicoties tai, ka lidostas klātbūtnē. Kaut viņi varbūt ar pilnu jaudu nestrādā vai nav strādājusi, bet investoriem tas fakts kā tāds, kad potenciāli tā lidosta būs pieejama un iespējami ir viens no faktoriem, ko viņi ņem vērā, kad investē. Otrām kārtām, protams, arī turisms. Varbūt liela daļa šobrīd neizmanto gaisa transportu, bet arī turisma aģentūras cilvēki, kas plāno savus turismu ceļojumus, mēģina jau vai arī skatās, lai varētu līdz tai vietai nokļūt pirmkārtām ar gaisa transportu. Ja tas nav iespējams, tad jau meklē citas alternatīvas. Lai arī šobrīd Liepājas lidostā nenotiek regulāri reisi, joprojām šeit atrodas Latvijas gaisa satiksmes birojas, un tā ir nepieciešamība, jo dažādi avioreisi notiek un nemazums. Neskatoties uz to, ka lidosta kādu laiku nav ļoti aktīvi strādājis pārvadājot pasažierus, lidojumi tāpatās notiek. Notiek gan lidlaukā, gan Liepājas lidlauka gaisa telpā. Piemēram, par māja mēnesī Liepājā ir pacēlušās, nosēdušās 344 reizes lidmašīnas. Tās nav lielās, kā teica valdes priekšsēdētājs, 180 pasažieru. Vienalga, tā ir aviācija, tā ir kustība. Liepājas lidosta jūnija beigās noslēdz līgumu par tehniskā projekta izstrādi, ko veiks Lietuvas un Latvijas uzņēmumu apvienība. Tehniskajam projektam jābūt gatavam 120 dienu laikā no līguma parakstīšanas, jeb šā gada oktobra beigās. Lielāko daļu no projektēšanas veiks lietuviešu Keles projektas, kuriem ir pieredze Viļņas, Kauņas un Palangas lidostu rekonstrukcijā. Этот проект будет сделан этапами. И, конечно, во-первых, начнется с исследования. Šo projektu veiksim pa etapiem. Pirmkārt jau veiksim izpēti, īpaši uzmanību pievēršot grunts pamatnei. Tad sekos tehnisko risinājumu meklējumu un izstrāde, bet noslēdzošais posms būs paša tehniskā projekta izstrāde. Darba daudz, bet tas ir interesants. Это в течение 120 дней с подписания контракта. Otrs tehniskā projekta izstrādātājs ir akcijas sabiedrība Ceļu projekts, kam arī ir pieredze, kas gūta Rīgas lidostas skrejceļa rekonstrukcijas projekta izstrādē. Lidostas rekonstrukcijā mūsu galvenie pienākumi ir meliorācijas sistēmas rekonstrukcija, kas šeit ir ļoti smags jautājums. Sakarā ar augstiem gruntsūdens līmeņiem žoga restaurāciju un nodrošināšanu, kā arī lietuviešu kompānijas atbalsts Latvijā, jo kompānija, kas nav Latvijā reģistrēta, ienākt šeit un izprast visas Latvijas būvnormatīvus un noteikumus un projektu skanošanas procedūras, tas viņiem bez mūsu atbalsta būs ļoti grūti izdarāms. Mūsu projekts sastāv 3. daļu no kopējā kontrakta.
Plānots, ka tūlīt pēc tehniskā projekta izstrādes izsludinās konkursu būvfirmas izvēlei un darbi nākamā gada pavasarī varēs sākties. Varētu mēs nosaukt 5-6 kategorijas galvenās, ko mēs vēlamies darīt rekonstrukcijas laikā, un tas ir skrejceļa seguma atjaunošana esošajos izmēros, tas ir 2040 metri, kas ir pilnīgi pieteikami, piemēram, Air Baltica jaunajām lidmašīnām Dash. Un nākamais ir manevrēšanas ceļi, kur mums gan bez arī virsmas atjaunošanas ir paredzēta arī manevrēšanas ceļu paplašināšana. Perons gaisa kuģa stāvvietas paredzēs 3 šādu gaisa kuģu kā Dash gaisa kuģa stāvvietu izbūvi. Tiesa, protams, mēs varam rekonstruēt šoreiz tikai pusi apmēram, bet šim mērķim, tuvākās nākotnes mērķim, tas arī ir pietiekami. Un tādas galvenās lietas, ko es varu minēt kā pēdējās, ir gaismas sistēma, jauna gaismas sistēmas iegāde un pilnīgi vecās nomaiņa. Tas ir ļoti svarīgi, lai sliktākos laika apstākļos varētu notikt regulārie lidojumi. Liepājas lidostas rekonstrukcija ir gaidīts un uz attīstību vērsts projekts, kura mērķis ir nodrošināt regulārus avioreisus. Darbs ir uzsākts, lai piesaistītu aviokompānijas, bet nevarot būt labāk impulsu kā lidostas rekonstrukcija. Šis ir ļoti liels un skaļš projekts attīstības. Līdz šim tā kapacitāte lidostai tika audzēta pa etapiem klāt, kas tā nebija pamanāma. Šo aviosabiedrības vai starptautiskā aviācijas sabiedrība pamanīs. Pēc projekta pabeigšanas vai arī projekta gaitā liepājniekiem būs daudz vieglāk jau runāt ar pārvadātājiem, jo tas viņiem ir ļoti skaidrs signāls, ko viņi šobrīd saņems, kad tas viss ir nopietni un kad lidosta tiks attīstīta un šeit būs lidosta.